paši izveido birokrātiju. Tagad 3 gadus prasa, lai to samazinātu. Es tam mērķim iedodu 90 dienas ar konkrēti izpildāmiem rādītājiem, un 90 dienu laikā jābūt rezultātam gatavam, lai mēs esam līdz tam Baltijas labāko līmenim. Tas ir izpildām manā skatījumā. 3 gadi tas ir tā apmēram problēmas atlikšana. Tas nav risināšana. Ēna ekonomika, tas tāds labs temats, ko visu laiku var kustināt. Tā kā tas, kā galēri tu uzliec uz šķīviņu, pakstiņš vienmēr kustās un vibrē, un to var darīt gadiem. Ar ēnu ekonomiku viss ir ļoti vienkārši. Ēna ekonomika samazinās, ka tev ir attīstīta ekonomika. Jo attīstīta ekonomika, jo mazāk ēna ekonomika. Vācijā, Amerikā ēna ekonomika ir ap 7%, Eiropas vidējais ap 17%, Eiropas dienvidos, Kiprā 32%, tur ap 30, zem 30 Eiropas dienvidos ir normāls rādītājs. Latvijas tas sasniegums plus mīnus 20% ir, es teiktu, nevar viņu teikt par labu, bet viņš ir atbilst tām realitātei, kāda ir mūsu ekonomikā. Un es domāju, ka šeit tā drīzāk tas uzsvars ir jābūt uz to, nevis kā atkal mēs kaut kādus, kur identificēsim kādus nodokļu nemaksātājus, kas tāpat ir jādara, bet tam uzsvaram jābūt domāšanai uz pilnīgi citu, kā dubultot mūsu ekonomiku. Būtu jāatnāk premjeram un jāpasaka, kā es 8 gadu laikā dubultošu Latvijas IKP. Tas ir izdarāms. Polija 20 gados 2 reizes dubultoja. Tā kā tas vidējiem rādītājiem tev jābūt kaut kā ap 7% gadā, varbūt arī mazāk. Ja 10 gados, tad mazāk, zem 7. Jebkurā gadījumā ir jābūt pietiekami ambicioziem mērķiem, un ir piemēri tepat Eiropā un tepat netālu kaimiņos, kas visu to ir izdarījuši. Un ekonomika nav nekāda panacēja, ir jātīst ekonomika. Katru gadu, kad iznāk ēna ekonomikas ziņojums, ko profesors Sauka Zviedru augstskolā prezentē, kas ir savādāka metodoloģija, kā finanšu ministrijai ir savu metodoloģiju, tad kāda metodoloģija vēl ir attiecīgi ieņēmumu dienestiem un citiem. Es domāju, ka atkal viņiem ir savu pieeja, kā viņi to rēķina. Teiksim tā, es izlasīju, ko cienījamais finanšu ministrs bija, teiksim tā, apvainojies, un kas, ko viņš bija uzskaitījis, tur veselu virkni punktu, kas nebija šajā revīzijā ņemti vērā. Droši vien, ka tam var piekrist, bet kopumā es domāju, ka tā ņemšanās ap tādiem sīkumiem, es nezinu, vai finanšu ministram tiešām ir tagad jāpulcās ar valsts kontroli publiski un valsts kontrolē apakaļ ar finanšu ministriju jācīnās par kaut kādu revīzijas ziņojumu. Daudz lielākam fokusam būtu jābūt uz ekonomikas attīstību un reāli budžeta izaugsmi. Es par to būtu daudz priecīgāks, ja Ašerādens rudā. Es domāju, tas ir frakciju vadītāju attiecīgi kļūda, ka jau kārtējo reizi kvorums nav un lēmums nevar pieņemt. Un tas nav pareizi. Tas bremzē jebkādu attīstību par visiem pāriem lēmumiem, ne tikai šo. Es domāju, bez komentāriem. Egīls ļoti labi, man patīk, kā viņš visu ilustrē. Tu gribētu teikt, ka tu piekrīti Egīlam? Es piekrītu, jā, man patīk tas dalījums, man patīk tā ideja.